Vien pār 10 kilometru attālumā no Rīgas centra atplauks skats uz Babītes novada zaļajām ārēm. Par novada atpazīstamību jau izsenis rūpējas Babītes ezers, kas vilina migrējošos putnus kā pienena bites. Putnu rosību novadā var novērot visa gada garumā. Viena no vietām, kur putnu vērošana ir īpaši aizraujoša, ir Cenas tīrelis. Tas laipni aicina dabas mīļotājus nedaudz noslēpumainā un izzinošā pastaigā pa purva laipu. No skatu torņa apmeklētājs var piedzīvot neaizmirstamus mirkļus un iespējams pat skaistākos saulēktu un saulrietu, kādu skatiens var notvert Babītes novada teritorijā. Tam līdzināties var vienīgi iegremdēšanās rododendru putekšņos, Baltijā vienīgajā specializētajā rododendru audzētavā, kas turklāt arī ir tepat Babītē. Līdz ar jaunas identitātes iegūšanu, vīzijas, ģērboņu un karoga veidolā Babītes novads piedzīvo vērienīgas pārmaiņas. Strauji pieaug iedzīvotāju skaits, pārsniedzot jau 10 000. Aktīvi noris jaunā kultūra izglītības centra darbība, aicinot baudīt pašmāju un viesmākslinieku radītos mākslas darbus. Turklāt, drīzumā arī Spunciemā topošajā kultūra izglītības centrā varēs gūt iedvesmu, apmeklējot daudzveidīgus kultūras pasākumus. Savukārt par sociāli mazaizsargāto iedzīvotāju dzīves kvalitāti novadā gādā pašvaldības sociālais dienests, kas ir ieguvis plašākas telpas atsevišķā ēkā Piņķu centrā un apmeklētāju ērtībām piedāvā nevien speciālistu pakalpojumus, bet arī kultūras un izzinošas pasākumus jaunajā zālē. Babītes novads pēdējos gados veidojas par neoficiālu starptautiskas izglītības centru, jo pašvaldības izglītības iestāžu piedāvājumu novadā papildina jaunas privātās starptautiskās izglītības iestādes. Jaunākajai paaudzei te ir plašas iespējas izpausties un attīstīties, gan tiem, kam pasaule ir tikko dzimusi, gan tiem, kuri jau zina, ko no tās vēlas. Tāpēc viens no lielākajiem vasaras notikumiem novadā ir tieši bērnu svētki, kur novada izglītības iestāžu bērni rāda savas prasmes dejā, dziesmā, sportā un kopā ar vecākiem jautrās noskaņās pavada dienu raibās atrakcijās. Noslēdzot aktīvo vasaras sezonu, septembrī ikvienam savu sportisko varēšanu ir iespēja pārbaudīt jau par tradīciju kļuvušās Babītes novada vasaras sporta spēlēs. Un arī ikdienā sportisku aktivitāšu cienītājam Babītes novads ir kā paradīze. Te var nodoties izjādēm ar zirgiem, attīstīt ūdens slēpošanas prasmes, vērot sporta spēles un trenēties modernā futbola laukumā. Iemācīties apsteigt baseina blakus celiņu biedrus, vizināties laivā, spēlēt volejbolu, attīstīt florbola prasmes, piedalīties sacensībās, kā arī pārsteigt sevi, trenējoties gan iekštelpās, gan izmantojot āra trenažierus. Aktīvo brīvā laika pavadīšanas veidu klāsts ir vēl plašāks. Novadā ir 2 skeitparki, plašas teritorijas, kur skriet, soļot, nojot, slēpot, slidot un braukt ar velosipēdu. Esam lepni, ka Babītes novada sportisti ir atpazīstami ne tikai nacionālā līmenī, bet godalgoti arī pasaulē. Rosība un dzīvesprieks ir vadmotīvs arī vispārējai novada attīstībai. Jaunais gājēju un velosipēdistu tilts pār Jūrmalas šoseju ļoti gaidīts un nozīmīgs objekts. Tas vieno ciemus un sargā cilvēkus. Tā kā Babītes novads atrodas krustpunktā starp Vidzemi, Zemgali un Kurzemi, novadu par mājvietu izvēlas arvien vairāk ģimeņu, radot iespēju ciematu un dažādu uzņēmēju darbības veidu attīstībai. Ceļu infrastruktūras kvalitātei tiek atvēlēta īpaša uzmanība. Nakts apgaismojuma tīkls novada apdzīvotajās vietās pieaug līdz ar jaunu gājēju celiņu izbūvi.
Savukārt velobraucienu cienītājiem Babītes novadā top 6 tematiski velo maršruti, kas aicina iepazīt Babītes novadu caur mītisko pagātnes prizmu kūsājošā tagadnē. Tas ir sākums kaut kam jaunam. Te ir ko piedzīvot un ir kur dzīvot. Laipni aicināti mūsu novadā!